Šoreiz ātrumsildes komanda salīdzinās citu automašīnu – Volkswagen vabolīti. Uzdevums tieši tāds pats – noskaidrot, kas labs senajā vabolītē un kas jaunajā. Palīgā mums nāca vīrs, kurš padomu laikā braucis ar formulām sacensībās – Māris Vīgants. Vispirms nolēmām izbraukt ar veco vabolīti, bet pirms tam aprunājāmies ar tās īpašnieku. Kā jūs tikāt pie šīs vaboles, kas ir vecākā Latvijā? Pirms 2 gadiem es no Zviedrijas atvedu. Biju Stokholmā un atvedu ar prāmi uz Rīgu. Un viegli bija tikt pie viņas vai grūti? Kādu laiku internetā meklēju, un tad, kamēr atradu vienu džeku, kas bija gatavs pārdot arī uz ārzemēm savējo mašīnīti. Tātad tas bija jau tāds plāns, ka vajag veco vabolīti? Jā, noteikti. Es jau straks uz veciem vaboliem jau kopš bērnības. Tas bija viens no tādiem sapņiem, ko es gribēju realizēt. Tagad pienāca laiks sēsties automašīnā un izbraukt pa biķernieku trases kartinga līkumiem. Kā tev šī mašīna? Klausies, Volkswagens tas jau man tā kā tuvāk pie dvēseles ir. Jo mākslas darbs novērtē pēc kādu laiku. Jā. Un jāņem vērā to, ka šis modelis ir izstrādāts pagājušā gadsimta 34. gadā. Un vēl šodien mēs ar viņu braucam, un visā pasaulē šīs mašīnas saražotas 21 vai 23 miljoni. Tad laikam kaut kas te ir. Man konkrēti šī mašīnīte ir dizaina, tehniskā izpildījuma ziņā vienmēr ir fascinējusi, jo vecais Ferdinands Porsche, daudzu unikālu automobīļu radītājs, ir radījis arī šo modeli. Un šo modeli izstrādāja pēc Hitlera pieprasījuma kā automobīlu vācu tautai. Tur bija daudz noteikumu, viņai bija lētai, viņai bija jābūt pieejamai. Viņai bija jābūt tādai, kas apmierina visas ģimenes prasības. Kā redzams, tad šie automobīļi ripo vēl šodien. Kolekcionāri ir kā traki pēc viņiem, jo radīt dizainu, kas ir aktuāls un kas izraisa pozitīvas emocijas arī pēc 80 gadiem, tur ir jābūt ģēnijam. Kad esam izbraukuši ar veco vabolīti, pienāks kārt jaunajai. Bet vēl pirms sēsties automašīnā noskaidrojām, kas ir šīs Volkswagen vabolītes īpašnieks, vai precīzāk īpašniece. Cik sen jums jau ir šī jaunā vabolīte? Gadu es braucu ar viņu. Un kā ir jums pašai patīk? Ļoti mīļa mašīna, ļoti ātra, ļoti fleksibla, ļoti patīk. Kāpēc bija tieši izvēle pirkt vabolīti? Apmēram 2000. gadu es skatījos vabolīti, toreiz tās bija cenas, ko es nevarēju pavilkt, bet šobrīd krīzes laikā bija ļoti labas iespējas, un vaboli man bija, tā bija mana izvēle. Šodien jūs tā kā esat blakus arī vecai vabolītei, nav tā, ka tā vecā patīk labāk? Man patīk abas. Bet mana mašīna man ir ļoti mīļa, bet es domāju, ka saknes jau tiešām ir tā Vācija un perfektā konstrukcija un stils, tas ir viņām abām. Man patīk vecā, man patīk jaunā. Pienācis laiks sēsties iekšā un doties trasē. Tagad mēs sēžam jaunajā vabolītē. Jā, redzi, nepagāja ne 50 gadi, kad vācieši saprata, kad ir vērtības, kuras ir vērts atjaunot. Un tā, godīgi sakot, negribu samalodēt, bet man liekas, ka kaut kur ap 90. gadu tāpa šis modelis. Un, protams, var strīdēties, var teikt, patīk, nepatīk, bet viņš ir skaists, viņš ir ērts, viņš ir mūsdienīgs, pietiekoši dinamisks. Arī, kā visi Volkswagen, gan ekonomisks. Un braukt ar viņu ir patīkami. Šīs mašīnas pērk tie, kam nav vienalga, ar ko pārvietoties, kā izstās viņa pārvietošanās līdzeklis. Es domāju, ka, kā jau mēs ar saimnieci runājam, kad viņi piedalās arī vaboļu tusiņos, tā ir tāda kopība. Un vaboļu fani ir vispozitīvākā mašīnu braucēju kopa, jo ar šādu mašīnu nūģis nevar braukt.
Ja tev jāslīdzina šīs abas vabolītes, ko tu teiksi? Abas patīk. Abas ļoti patīk. Man vispār Volkswagen patīk. Bet es domāju, ka vecā vabolīte tas ir pasaules tops. Nu, viņi saražot visvairāk no visām pasaules mašīnām. Tas ir 23 miljoni vienību. Un, nu, ja tu paskaties to mašīnu, nu, viņi tev neizraisa simpātijas. Nu, viņi ir super. Un man liekas, ka pa ielu braucot arī, nu, pabrauc garām vabolīti, nu, reti kurš neatskatās. Ja viņi smuki, ja viņi sakopti ir. Nu, tas ir vērtības. Ja mēs skatāmies uz tehniskām lietām. Unikāla konstrukcija, ļoti asprātīga, priekš tiem laikiem, nu, to varēja dabūt tikai gatavu Ferdinands Porsche. Bet abas jau salīdzina veco un jauno? Jaunā ir Volkswagen tradīcijās radīta jauna moderna mašīna, kurā ir atskaņas no vecās vabolītes. Nu, varbūt labāks, varbūt sliktāks, bet viņas ir. Un arī jaunā vabolīte, es uzskatu, ir ok. Kur tu izvēlētos no viņām, veco vai jauno tomēr? Abas. Mārim Vīgantam patīk abas šīs automašīnas. Man, ja jāizvēlas, priekšroka tiktu dota vecākajai vabolītei. Kā jau mēs zinām, gaumes ir dažādas. Pats galvenais, katrām vajadzībām atbilstoši ir sava automašīna. Arī šoreiz secinājums viens. Katram gadam savi plusi un savi mīnusi.